Paldies jums. Es vēlos nolasīt vēlreiz vārdus no 5. Mūzes grāmatas 30. nodaļas, 15. un 16. pantu. Redzi, šodien es tavā priekšā esmu nolicis dzīvību un labo, nāvi un ļauno. Un to es tev šodien esmu pavēlējis. Mīlēt kungu savu dievu, staigāt viņa ceļos un turēt viņa baušļus, likumus un tiesas. Tad tu dzīvosi un vairosies, un kungs tavs dievs tevi svētīs tajā zemē, kur tu ej iemantot. Debesu Tēvs, mēs nākam tavā priekšā un lūdzam, kungs, ka tu dari savu darbu pie mums, ka tu runā uz mūsu sirdi, prātu, uz mūsu dzīvi, palīdz mazliet atskatīties atpakaļ un saprast, kur mēs esam nonākuši pateicoties tavai vadībai, un kur varbūt mēs esam bijuši kā tāds, kā siena, kur esam bloķējuši tavu svētību un esam pretojušies tavai balsī. Kungs, Jēzus, es lūdzu, ka tu dari savu darbu pie mums un ka tu turpini mainīt mūs, lai mēs šodien ejam mājās mazliet vairāk tevi iepazinuši un vairāk tevi iemīlējuši. Tavā vārdā to lūdzu. Amen. Lūdzu, sēdieties. Gadu mija ir tas brīdis, kas pilnīgi pats uzprasās, lai mēs mazliet izvērtētu to, kas ir bijis, un arī domāt, vai kaut ko nevajag pamainīt, vai kaut ko vajag labot un koriģēt. Un es skatoties uz jums, man ir prieks redzēt, ka šeit ir dažādas pieredzes. Šeit ir cilvēki, kas atgriezušies darbā pēc kādas pauzītes, ir cilvēki, kas ir sadarinājušies, ir cilvēki, kas ir apprecējušies šajā gadā. Es teicu, skatos, vai kāds ir ar pirmdzimto bērniņu, bet laikam šobrīd es neredzu, kam šogad būtu. Bet ir arī tāda, mums katram ir kaut kādas foršas lietas notikušas šajā gadā, vai ne? Un tad mēs varam uz tām atskatīties un priecāties par tām. Bet gada mija ir tas brīdis, kad mēs skatāmies arī tagad mēdījos, mēs varam palasīt, paklausīties, kas tad ir bijis mūsu valsts tādi atslēgas notikumi, kas ir notikuši, bet mūsu dzīve arī. Kas ir tās tavas dzīves gūtās uzvaras, kas ir tie zaudējumi, kas ir mani gada prieki un kas ir manas gada vilšanās. Varbūt ir kādas attiecības, kuras ir atjaunotas. Un tad ir kādas attiecības, kuras liekas, viņas galīgi neiet tā virzienā, kā vajadzētu. Man kāds draugs, viņš katru gadu, gada noslēgumā, viņš uztais tādu nominācijas, kur viņš izsniedz saviem draugiem tādu ierāmētu bildīti, kur ir rakstīta gada balva nominācijā, un tad ir kaut kāda nominācija īpaša. Un es kaut kādu vienu gadu laikam no viņa saņēmu tādu balvu, un tas vienmēr ir tāds ļoti īpašs brīdis. Tu liekas, es it kā neko neesmu pārāk sasniedzis, bet viņš saka, manā dzīvē tu biji šis atslēgas cilvēks šajā sezonā. Kaut kādā konkrētā dzīves jomā, un tas vienmēr ir tā īpaši. Bet ja mēs skatāmies uz šo dienu, uz savu dzīvi, tad mums ir jāsaprot tas, ka tava šodiena ir tavu vēsturisko izvēļu sekas. Lielā mērā tas tā ir. Protams, tava šodiena ir tava vēsturisko izvēļu sekas. Protams, mēs varam ieraudzīt un teikt, jā, bet ir taču kaut kādi ārēji apstākļi bez manis. Un tā ir taisnība. Mums katram ir sava izejas pozīcija, kur mēs sākam. Mēs šeit šobrīd zālē esam daži no pagājušās tūkstošgadas, vai ne, kas ir dzimuši, un daži ir šajā tūkstošgadē dzimuši. Un ir kas ir dzimuši padomu laikā, un ir kas ir dzimuši brīvvalsts laikā. Un tas ir dažādi konteksti. Ir, kuri mēs esam dzimuši kādā pilsētā, ir kādi, kas dzimuši laukos, ir kas ir lielā ģimenē, kuplā, kas ir viens bērns bijis, kas ir dažādi sociālie slāņi. Mēs esam dažādās vietās. Un mēs, protams, varam mēģināt salīdzināties, kā kuram ir gājis, bet katrs stāsts ir atšķirīgs. Katrs stāsts un pieredze ir atšķirīga, un Bībele mums saka, nav jēga salīdzināties tādā veidā, ka tu mēģini iekārot otru stāvokli un teikt, ja es būtu viņa situācijā, tad gan es dzīvotu labāk. Tad gan man būtu veicies vairāk.
tava šodien lielā mērā, protams, jā, ir šie apstākļi, bet tava šodien ir tavi lēmumi, tavas izvēles, tavi ceļi, kurus tu esi gājis. Un Bībele mums saka, ka tev ir dota brīvība izvēlēties, kā tu dzīvosi, kādus lēmumus tu pieņemsi tālāk. Kur tu iesi, kur tu neiesi, ar ko tu satiksies, ar ko tu izvēlēsies nesatikties. Es klausījos vienu arī no šiem daudzajiem atskatiem uz aizvadīto gadu, kur sabiedrībā kādi vairāk zināmi cilvēki runāja un diskutēja. Un viena vārda man iekrita sirdī un ausīs, jo tie skāra bērnus. Mēs paši mājās audzinām divus juniorus, kuriem dzīvē vēl liela lēmuma jāpieņem, tad tie man tā trāpīja. Tie bija Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka vārdi, kur viņš runāja par to, ka mūsu sabiedrībā joprojām ir zināma iespēju nevienlīdzība, ka ne visiem mums ir vienādas iespējas. Un ka lielā mērā tam par pamatu ir izglītība, mācību iestādes, kuras mēs izvēlamies saviem bērniem, un tas, kur mēs viņus virzām. Vai pasakā, nē, tur nē, tas tev nebūs labi, tas tev nav piemērots. Un reizēm mēs tādā veidā paši apzogam sevi. Un šim apgalvojumam, ka es par to domāju, tam atkal ir šīs divas puses. Viens ir tā vecāka atbildība, kas ir mana atbildība, kā es audzinu savus bērnus, kur es viņus iedrošinu, kur es viņiem saku, ej, sasniedz, pārvari, izturi. Un kur es saku, nē, tur, kā mēs mājās kādreiz smaidām, mēs tur sakam bērnam, nekāp, tu nokritīsi. Un jau viņam pasakam, kas negatīvs ar viņu notiks. Vai mēs varam viņam pateikt, ja tu kāp, tad vienkārši esi uzmanīgs. Jo pastāv šādi riski. Tā, protams, ir tā vecāka atbildība. Virzīt bērnu, palīdzēt viņam dzīvē, atrast tos ceļus, kur viņam jāiet. Bet otra ir tā bērnu puse, un mēs katrs esam bērni. Mēs esam kādreiz bijuši mazbērni, tagad esam izauguši lieli bērni. Bet mēs varam palikt tajā vainošanas pozīcijā, kur mēs sakam, es esmu tāds, tāpēc, ka mani vecāki izdarīja to un to. Kā man viena pazīstama dāma, viņa teica, var iet pie psihoterapeitiem un nonākt pie vienas atziņas, ka bērnībā mans visas problēmas ir meklējums, atbildi ir bērnībā, mans traumas, kuras es esmu saņēmusi, un ka mēs katrs tā varētu darīt. Bet tā ir tāda upura loma, kurā, man liekas, ka mums nav jādzīvo. Kur es saku, es esmu tāds, tāpēc, ka tas un tas un tas. Kā es saprotu Dievu vārdu, kā es saprotu mūsu dzīvē, kā mēs varam kaut ko sasniegt, ir tikai vienīgi uzņemoties atbildību. Ka tev un mums ir jāuzņemās atbildība par savu dzīvi, par saviem lēmumiem. Un mums ir arī jāsaskarās ar tām sekām. Jebkuram lēmumam ir kaut kādas sekas. Dievs ir radījis šo pasauli ar cēloņiem un seku kopsakarībām. Un tad jautājums ir, kas ir tās sekas, ar kurām es šodien saskaros? Vai mana dzīve, kurā es esmu šodien? Vai mani apstākļi, vai mana vide, kurā es esmu, vai veids, kāds es esmu kļuvis, vai es skatoties spogulī, saku, jā, pirms 5 gadiem es uz kaut ko tādu tiecos. Vai tieši otrādi, man liekas, īstenībā nē. Es skatos spogulī, un man ir zinām vilšanās par to, par ko es esmu kļuvis. Un tad man ir jāizdara izvēle, kāda būs mana nākotne. Un lielā mērā mana nākotne, mans 2024. gada 31. decembris, kad mēs atskatīsimies uz aizvadīto gadu, lielā mērā ir atkarīgs no tavām izvēlēm šodien, rīt, parīt. Mēs šodien lasām no 5. Mūzes grāmatas, kur Mūzes jau ir stipri gados, viņš stafetes kociņu nākamajā nodaļā, 31. nodod Jozuā. Jozuā ir nākamais Izraēla tautas vadonis, kuram, ja Mūzes ir 40 gadus vedis cauri tūkstnesim Izraēla tautu, tad viņš saka, rekur Jozuā, tev ir jāievērt tajā apsolītajā zemē. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs esam gājuši. Un Mūzes praktiski šeit mēs lasām, kur Dieva vārds caur Mūzu tiek dots tautai, visai jaunajai paaudzei. Viņš tiek teikts, tev ir izvēle, tev ir atbildība par savām izvēlēm.
Tev ir brīvība izdarīt izvēles. Tu vari izdarīt labas izvēles, tu vari izdarīt sliktas izvēles. Tu vari izvēlēties svētību, un tu vari izvēlēties lāstu. Protams, mēs tā uzreiz spriežam pie sevis, kurš izvēlētos lāstu, kurš izvēlētos neveiksmes, kurš izvēlētos grūto, tādu sāpju ceļu. Un mēs visi teiktu, nē, es to neizvēlos, es to negribu. Un reizē tomēr mūsu mazās dzīves izvēles, reizē mēs izvēlamies mazu komfortu, iepratim grūtai izvēlei, kas nes ilgtermiņa svētību. Reizēm mēs izvēlamies savu pašcentrēto labumu, iepratim Dieva plānam, iepratim Dieva standartam. Tu vienmēr varēsi atrast kādu citu vainīgo, ko teikt, mani apstākļi ir tādi, kādi ir. Tāpēc, ka 1, 2, 3 iemesli. Mēs to redzam jau Ēdens dārzā, kur Dievs konfrontē Ādamu un saka, Ādam, kāpēc tu ēdi to augli? Viņš saka, tāpēc, ka tā sieva, un tā sieva saka, tāpēc, ka tā čūska. Mēs protams, atrast iemeslus savai rīcībai, bet atbildība ir jāuzņemās man tad, kad es stājos pretī Dievam. Kad viņš man prasa, kāpēc tava dzīve ir tāda? Tu nevari teikt, tāpēc, ka viņš vai viņa. Tāpēc, ka es. Un, protams, ka tiem ārējiem apstākļiem ir nozīme un tie ietekmē mūsu vidi. Bet man atbilde ir rīkoties pareizi. Man atbilde ir rīkoties proaktīvi, nevis pasīvi nogaidīt, kad būs ideāli apstākļi, kur nekad nepienāk. Pēc Mūzes nodod šo stafetes kociņu Jozo ieved Izraēlu tautu apsolītajā zemē, un tas vienalga nav viegls un ātrs apsolījuma piepildījums. Tur ir daudzu gadu garumā ilgas cīņas, kari, un kamēr šī teritorija tiek ieņemta. Bet vēlāk Izraēla tauta kā valsts nostiprinās. Viņiem ir ķēniņi, viņiem ir pils ķēniņam, viņi būvē templi Dievam. Un templi Dievam uzbūvēja Salmans, ķēniņš Salmans, kurš ir Bībelē gudrākais vīrs pasaules vēsturē. Pie viņa nāca no dažādām tautām ķēniņi un augsti dzimuši cilvēki klausīties viņa gudrībās. Un Salmans, viņš arī mums dod padomus. Salmana mācītāja grāmatā 11. nodaļā izlasīsim 4. un 6. pantu. Un Salmans viņš saka, kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie sēšanas. Un kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie ražas ievākšanas. Salmans mums saka, klau, tie ārēji apstākļi. Ja tu gaidīsi perfektos apstākļus, tu nekad netiksi pie darīšanas. Ja tu vienmēr gaidīsi, kad tik būs viss tā, kā ir paredzēts, tad vējš nebūs no pareizā virziena. Tad saule būs par stipru, tad saule būs par maz. Un beigās tu netiec pie ražas ievākšanas, jo tu neesi izdarījis savu darbiņu. Un 6. pantā Salmans viņš saka, no rīta sēj savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram. Jo tu nezini, kas izdosies. Vai šīs, vai tas, bet varbūt, ka izdodas arī bet vienlīdz labi. Mana atbildība ir rīcība. Mana atbildība nav ārēji apstākļi. Tava atbildība ir rīcība. Tava atbildība nav ārēji apstākļi, kuri nekad nebūs perfekti. Tā vietā darīt to, kam tu esi aicināts. Darīt to, kas nesīs augļus ilgtermiņā. Un Salmans arī šeit saka, viņš saka, tu nezini, kas izdosies. Tu nevari prognozēt, kas neizdosies. Protams, tur ir zemkopim ir skaidrs, kādā zemē labāk mest sēklu un sēt, un kā rīkoties ar nezālēm. Un kā apstrādāt zemi. Tur ir, protams, sava gudrība vajadzīga, bet turpināt darīt. Neļauties vienkārši ārējiem apstākļiem. Teikt, rītdien. Šodien nav īstā diena. Rītdien. Mēs protam atlikt, mēs protam gatavoties, bet atslēga ir tajā darīšanā. Salmans lielā mērā runā par atbildību pret darbu. Varētu teikt par savām finansēm, kā pārvaldīt. Ka tu gudri tās pārvaldi, ka tu investējies, ka tu darbojies. Bet mēs zinām, ka Dieva vārds Bībele, tas nerunā tikai par kaut kādu šauru dzīves nozari, ka tas runā par visu manu dzīvi. Ka, ja es daru pareizās lietas, ja es izdaru pareizās izvēles, tad Dievs, kurš ir radījis šo zemi, viņš saka, katrai izvēlei būs sekas. Būs labas sekas, būs šī svētība, vai arī būs negatīvās sekas, būs lāsts. Tev ir dots šis neapskaužamais uzdevums. Katru dienu vērtēt, katru dienu izdarīt šīs izvēles
labās, sliktās izvēles un baudīt vai nu svētību vai lastu. Un ja mēs sekojam tam, ko māca Bībele, jebkurā dzīves nozarē, vienalga vai tas būtu attiecības, kuras mēs būvējam ar saviem līdzcilvēkiem, ģimenes vidū, vai tas ir mana attieksme pret darbu, kā es strādāju, vai tas būtu kaut vai rūpēšanās par savu miesas templi, kā mēs sakām, vai ne? Svētā gara templis. Tā ir mana atbildība. Es nevaru vainot. Protams, mums katram veselība ir citādāka. Atkal tur ir gēni, bet ēst veselīgi, tā ir mana atbildība. Un es nevaru nevienu citu vainot. Mazliet pasportot, tā ir mana atbildība. Es nevaru nevienu citu vainot, ka kaut kas nav izdarīts. Atcerēties par draugiem, viņiem piezvanīt, uzrakstīt. Tā ir mana atbildība. Nevis vienkārši pasīvi gaidīt, kad par mani kāds atcerēsies. Bet pār visam manas attiecības ar Dievu. Es nespēju šīs grāmatas principus un likumus un pavēles pildīt, ja man nebūs attiecības ar Dievu. Man nebūs nekādas motivācijas šeit iedziļināties, ja es nezināšu, ka Dievs mani mīl un es nespēšu atsaukties viņam. Bībele tev dod ļoti skaidrs dzīves modeli, kā dzīvot, kā rūpēties par savējiem, kā rūpēties par sevi. Pasaulē mums ir daudz dažādas izvēles, kā veidot attiecības, kā pareizi ēst, kā audzināt bērnus. Un tad mēs tur cīnāmies, kur ir pareizāk. Vai nu gaļēdāja, vai augēdāja, vai bērnu vadīta audzināšana, vai vecāku vadīta audzināšana. Un dažādus citus modeļos mēs varētu skatīties. Bet Dievs saka, nevis izvēlēs starp daudzām izvēlēm. Viņš saka, izvēlēs vienu izvēli. Vai tu seko man, vai tu neseko man. Vai tu paklausi maniem likumiem. Jo, ja es saku, kas mani mīl, tas tur mans baušas, tad tas ir runa par praksi. Vai es to pielietoju praksē? Jēzus tev aicina sekot viņam pa pēdām. 22 reizes jaunajā derībā, evaņģēlijos, Jēzus saka, seko man. Viņš saka, mācekļus aicinot, seko man. Viņš aiziet pie Levija, pie Mateja, tur muitnīcā. Viņš saka, seko man. Mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā. Jēzus saka, manas āvis klausās manā balsī. Es tās pazīstu un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā un neviens tās neizraus no manas rokas. Jautājums man, jautājums tev. Vai es vispār klausos Jēzus balsī? Vai es mēģinu saklausīt to un saprast, kur viņš mani vada? Un tad, kad es sadzirdu un kaut ko saprotu, tad vai es sekoju? Un Jēzus tev izvadīs cauri jebkurai dzīves situācijai. Reizēm tā situācija var vest cauri ielai, bet ielai nav mūžīga. Reizēm tas nozīmē kāpt kalnā. Un arī tas ceļš nevienmēr ir viegls. Reizēm tas nozīmē, kā Daniela draugiem, pastāvēt par savu ticību un atapties degošā ceplī. Bet arī tur Jēzus neatstāja. Arī tur Dievs dod savu eņģeli, kurš stāv ar Daniela draugiem. Un man patīk, kā Daniela draugi, kad viņi tiek konfrontēti un saka, mēs jūs iemetīsim ceplī, ja jūs nezemosieties ķēniņa priekšā un neatzīsiet viņu par Dievu bez mazvai. Viņš saka, Dievs mūs pasargās, un pat ja nepasargās, mēs tik un tā nezemosimies nevienam citam. Es pat cilvēcīgi varu teikt, pat ja man Dievs nepasargās, es neredzu, kā tur tas var sajiet, bet es viņam vienalga uzticēšos. Tev un man ir izvēle. Uzticēties vai neuzticēties, sekot vai nesekot, izdarīt pareizās izvēles vai izdarīt vienkāršās izvēles. Vieglākais ceļš reti kad ir pareizais ceļš. Šeit, 5. Mūzes grāmatā, visa šī jaunā paudze, kurai ir priekšā stāv daudzas cīņas, viņiem tiek teikts, tev ir jāizdara izvēle, kā tu dzīvosi. Neviens nesola viņiem, ka, ja tu iesi apsolītā zemē, ka tev vienmēr tur sagaidīs ar ziediem. Bet ir apsolījums, ka Dievs aizvedīs līdz galam. Un, kad mēs skatāmies uz savu dzīvi, mēs saprotam, ir lietas, kur man ir izdevies sekot Jēzum gana labi, kur es esmu bijis paklausīgs.
Bet ja godīgi es skatos spogulī, es saprotu, ir lietas, kur nav man sanācis tā, kā es gribētu. Nav man sanācis dzīvot tā, kā Dieva vārds sagaida. Pat ja būs bijis slikti, pat ja tu būsi kļūdījies, apsolījums ir, ka Dievs tevi vienmēr var atvest atpakaļ. Viņš jau tevi nav pametis. Tu varbūt esi kaut kur aizklīdis. Dieva vārds saka, ka, ja mēs viņu meklējam, viņš ir atrodams, viņš nav nekur tālu. Šeit pat fragmentā, ko mēs nelasījām 5. Mūzes grāmatā, mazliet iepriekš 4. pantā, tur ir rakstīts, kaut arī tu būtu aiztriekts līdz debesu malai. Pat no turienes kungs tavs Dievs tevi pulcēs un no turienes tevi paņems. Pat ja tev liekas, ka tu esi kā tas pazudušais dēls, kurš ir vienā brīdī sajūties, gan man ir pietiekami daudz resursu, man ir pietiekami daudz mantas, es tikšu galā pats un pasaka, labi, Dievs, es tagad eju projām. Un kaut kādā brīdī tu atopies situācijā, kur saproti, cūkām iet labāk nekā man. Ja es esmu godīgs un uztaisu to sirds auditu, tad man ir jāsaka, man laikam jāiet atpakaļ. Šis lēmums, kurš pārvēršas reālā rīcībā. Kaut arī tu būtu aiztriekts līdz debesu malai. Pat no turienes kungs tavs Dievs tevi pulcēs un no turienes tevi paņems. Atgriešanās pie Dieva. Šeit mēs lasām, kur Mūzes saka, ka šī bauslība, ko es tev šodien pavēlu, nav nepiepildāma un neiespējama. Es domāju, mēs katrs, kas esam kādu laiku staigājuši ar Dievu, esam mēģinājuši praktizēt šos visus principus un likumus. Mēs, ja esam godīgi, es varu teikt, laikam tomēr man nav izdevies. Ar maniem spēkiem ir par maz. Pārāk bieži sanāk kļūdīties. Pārāk bieži tā mēle netiek savaldīta. Pārāk bieži kaut kāda rīcība, kuru tu pēc tam saproti, kāpēc es tā darīju. Kur bija? Es taču zināju, kā ir pareizi. Man patīk, ka kādi no jums jau to saklausīja. Bet šeit šī 5. Mūzes grāmatas 30. nodaļas 11. līdz 14. pants. Tā ir atsauce uz Pāvils vēstulē romiešiem uz to atsaucas. 10. nodaļā viņš saka, bet Mūzes raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Un taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi: netaujā savā sirdī, kas uzkāps debesīs. Tas ir novest Kristu zemē. Ne arī kas nokāps bezdibenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušajiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī, un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Ja mums saka, šis vārds, šis bauslība, tas viss ir izpildāms, tad mēs, kas esam mēģinājuši pēc tā dzīvot, varam teikt, nav viss tik vienkārši. Nav man izdevies izpildīt. Bet tieši tādēļ mēs esam baznīcā, tieši tādēļ mēs nākam Dievu priekšā, jo mēs saprotam, ka Jēzus Kristus ir tas, kurš to piepilda. Viņš ir tas, kurš nokāpa no debesīm, ienāca šajā pasaulē kā mazs bērniņš, ko mēs Ziemassvētkos svinam. Viņš ir tas, kurš nokāpa tur elles dziļumos un uzvarēja nāvi un augšām cēlās. Un tāpēc mēs esam šeit. Jo mums ir vajadzīgs glābējs, mums ir vajadzīgs tas, kurš piepilda šo bauslību. Un viņš man atved atpakaļ. Vienmēr ir ceļš atpakaļ. Un tad ir tālāk tās izvēles. Kādu nākotni es izvēlos būvēt? Kas ir tā nākotne, kā šeit mēs lasījām 5. Mūzes grāmatā, ka tā svētība, viņa attiec gan uz mani, gan uz maniem bērniem. Uz manu ģimeni un uz manām nākamajām paudzēm. Vecgada vakars, vecgada rīts vēl pagaidām. Jā, ātri paliek tumšs, bet vēl ir rīts. Pusdienlaiks. Vecgads ir labs brīdis, kad uztaisīt to realitātes pārbaudi. Ieskatīties spogulī, pavērot savu dzīvi, padomāt, kur es esmu. Vai tā vieta, kur es esmu, ir tā, uz ko es gāju. Un nevis vainot citus vai ārējos apstākļus, bet pateikt, tās ir manas izvēles, kas man šeit ir atvedušas. Kas man tālāk ir jādara? Kā būtu pareizi? Tas, ko gan Mūzes toreiz
pirms daudziem tūkstošiem gadu teica, gan arī ko vēlāk vēl Pāvils saka, atgriezties pie Dieva, atgriezties pie viņa žēlastības, atgriezties pie viņa likumiem un pavēlēm. Un Pāvils tur turpina romiešiem, viņš saka, un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Atgriezties pie Dieva, apliecināt viņu par savas dzīves kungu, ticēt viņa vadībai un tad sekot viņam. Sekot Jēzum pa pēdām. Un arī apzināties, ka, lai arī manas izvēles atved man zināmas sekas, tomēr tā garīgā uzvara nāk tikai vienīgi caur Dieva darbu pie manis, manā sirdī. Tepat 5. Mūzes grāmatā, 6. pantā, 30. nodaļā Mūzes raksta, kungs, tavs Dievs, apgraizīs tavu sirdi un tavu pēcnācēju sirdis, lai tu mīlētu kungu savu Dievu no visas savas sirds un visas dvēseles, lai tu paliktu dzīvs. Tas ir apsolījums, kas ir dots, kas piepildās caur Svēto garu. Tas ir Dieva darbs tevī, ka tava sirds tiek mainīta, ka tev pēkšņi vairs neinteresē tikai tas īslaicīgais, īstermiņa domāšanas veids, kas ir balstīts uz savām sajūtām un iekāru, bet kad tu saproti, ka dzīties pakaļ Dievam, tā ir gudrība. Tas nes svētību. Paklausīt viņa likumiem un pavēlēm, tas nes svētību. Tev, tavam namam, tavai ģimenei, taviem darba kolēģiem, tavai tautai. Tev ir dota izvēle, izvēlēties dzīvību vai nāvi. Ko tu izvēlēsies šajā nākamajā gadā? Es aicinu, ka mēs varam piecelties un lūgt. Kungs Jēzu, es tev pateicos, ka tu esi atpircis mani, ka tu esi atpircis mūsu katru no mūsu grēkiem un ka tu dod cerību. Paldies, ka lai arī kā mēs būtu dzīvojuši līdz šim, ka mēs varam paļauties uz tavu nopelnu un saņemt glābšanu. Paldies tev par to, ka tu dari jaunu un ka tu palīdzi mainīt mūsu dzīves trajektoriju. Nevainot vairs apstākļus, nevainot vairs visus citus, bet uzņemties atbildību par savu dzīvi un izdarīt izvēli sekot tev. Piedod, ka tik bieži visur, kur esam klīduši, ka visur, kur es esmu klīdus un nevienmēr tev patīkami. Kungs, bet palīdz man apņemties, palīdz mums apņemties sekot tev pa pēdām, lai arī kur tu vadītu. To es lūdzu Jēzus Kristu tavā svētā vārdā. Āmen.